vēlēšanas. Jo patiešām jūs uzskatāt, ka mūsu tauta ir nekāda, ko 30 gadus jau maina vecos vējus pret valdiem būkainiem, kad valsts izzūd, tauta izzūd. Varbūt tomēr nav vaina tas, ka mēs neievēlam īsto partiju un īsto deputātu, bet ievēlam pašā sistēmā. Ka tā ir naudas svars importēta sistēma, lai mēs paši varītos savā solā, cīnītos savā starpā un naudas varētu realizēt savus intereses. Pagājušajā, piemēram, būtu ap 600 miljoniem bankas procentos no mūsu valsts nodokļu maksātāja naudas var. Par ko? Mums pietrūks skolotājiem ir 600 miljonus. Big Pharma būtu 300-500 miljonus ieguvums. Tagad jau tās ieroču ražotāji arī gaida brīvē bērns, cik no mūsu mazās valstiņas iegūs viņu savus ienākumus. Varbūt tomēr problēma nav mūsu izvēlē par deputātiem un partijām, bet problēma sistēmā. Pirmkārt, apzināmies, ka demokrātija nav viena cilvēka vara. Tā ir vairāk vara, 51% vara. Otrs ir tīri praktiski iedomājieties. Jums ir jāsarunā ar 51 savu draugu, lai viņš nāk mums palīgā. Bet saimā ir cits. Jums jāsarunā ar cilvēku, kas vienaldīgi skatās uz jums. Un saka, kas man būs par to? Kāpēc man tev atbalstīt? Varbūt tur ir problēma. Un problēma nav mūsu deputātos, bet tieši izpildvarā, ka mums nav tautas labklājība, valsts labklājība interesanta, motivēta izpildvara. Ja mēs gribam kaut ko mainīt pie šīs sistēmas, faktiski mums jāgūst 51% tautas atbalsts. Tāpēc aicinu jūs, veidojam šo tautas kustību. Nesēžam malā apātiski un nenoskatāmies, kā Latvija izzūd. Zvanam, tiekamies, veidojam kustību. Tā kā latviešu strēlnieki izmainīja cariskās Krievijas pārvaldes sistēmu, arī mēs varam izmainīt savas valsts pārvaldes sistēmu un rādīt piemēru visai pasaulē, ka var būt suverēna tautas varas valsts, nevis kaut kāda valstiņa, kur faktiski naudas var ņirgājoties pa mums, realizēt savus intereses. Rakstit man, tiekamies. Mēs ticam, mums izdosies. Esam labi saimnieki savā zemē. Latvija ir tavās rokās.